Čau! Vai tu zini, kur mēs šodien esam? Šīs lieliskās telpas ir Trentīnī, un šeit notiksies apaļā galda sarunas sadarbībā ar žurnālu Deko un Arhitektūras radio. Saruna par cenu un vērtību, cik maksā dizains un kāpēc. Šis jautājums bieži tiek uzdots, un arī kā mēs runājam Arhitektūras radio par tēmu arhitektūra un nauda, tad dizains un nauda ir tieši tikpat svarīgs. Un sarunu vadīs Aleksandra Štrama un Aija Lāce no žurnāla Deko. Un šī būs īpašā epizode, ko nevadīšais. Un sarunā piedalīsies Inese Jansone, Reinis Prēdelis, Agnese Rudzīte un Jeļena Ozoliņa-Jeļisēja. Un jau pavisam drīz pie šī galda. Tāpēc baudiet un sekojiet līdzi Arhitektūras radio. Spotifyā, YouTube, TikTokā, Instagramā, Facebookā, un tad visos citos sociālos tīklos arī. Un, starp citu, ja tev patīk, ko mēs darām, un tu vēlies mūs atbalstīt un vēlies mūs sponsorēt, sazinies ar mums, izdomāsim sadarbību. Tā, nu tad mēs sāksim. Tad, paldies visiem, katram par ierašanos. Šobrīd tiks pacelts galvenais jautājums, aktuālais. Kādas ir dizainera izmaksas un kāpēc? Un, paldies katram, kas ieradās, jo mēs mēģinājām mazliet sajaukt, ir gan arhitekti, gan interjeru dizaineri, varbūt arī tur kaut kādi radīsies jautājumi, cik kas maksā. Un, lai visiem ir interesanti, un es domāju, mēs varam sākt. Un, lai viss ir godīgi un beidzot atklāt šī tēma tiek pacelta. Jā, un kas mums te ir ieradušies? Jā. Aija. Aija no Deko. Tad mums ir Inese Jansone, kas pārstāv Inese Jansone dizaina studio. Tad ir Reinis Prēdelis, kurš pārstāv Around studio. Tad ir Agnese Rudzīte-Kennedy, kas pārstāv sevi. Un tad ir Jeļena Ozoliņa-Jeļisēja, kas pārstāv Kopen Bureau. Ja? Nu, redz. Un tad Aleksandra, kas nāk no Trentīnī. Paldies. Tad es dodu Aija tev, tad tu. Nu, mēs ar Trentīnī vienojāmies, ka īsti nav skaidrs. Mēs zinām, cik maksā ārsti, mēs zinām, cik maksā fizioterapeiti un viss pārējais. Mēs īsti nezinām, cik maksā interjerists, cik maksā arhitekti. Un 25 gadu laikā kopš Deko īsti nekad arī neviens par to nerunā. Izvairās, un tāpēc par to mēs arī šodien parunāsim. Bet kā ir par naudu runāt? Kļuvis ir vieglāk. Vairāk cilvēki runā, drošāk, jums ir viegli pateikt savu cenu? Principā, jā. Es vispār atceros, ka tas ir jau kaut kādu pēdējo 10 gadu laikā par šo tēmu. Es esmu centies runāt gan ar saviem nozares kolēģiem, profesionāļiem, vienalga arhitekti vai interjeristi, tāpat arī ar klientiem. Un ir tā, ka daļa klientu, man liekas, ir ļoti atvērti un saprotoši, un daļa ir tādi, kas aizvien ne par ko nav gatavi pieņemt to, ka šis ir arī reāls darbs. Viņi nesaprot to būtību tajā procesā, ka tas ir īstenībā tik sarežģīti. Jā, tas ir tik tehniski. Jā. Pilnīgi. Un vēl ir interesants fakts, tiešām ir tās divas kategorijas. Nu, viena ir vēl tāda pa vidu, kura mēģina kaulēties. Jā, piemēram, tu viņam pasaki, ok, man projekts maksā 150 eiro kvadrātmetrā. Pa 100 jūs taču man uztaisīsiet, bet man visu laiku ir tas, protams, tā ir īpaši cilvēku kategorija, bet man visu laiku ir tas jautājums, reāli tu atnāksi pie jurista, kuram ir stundas maksa, vai pie zobārsta, kurš tev pateiks, ka šī te zobu plomba maksā 170. Vai tu tiešām ir tādi cilvēki, kas pateiks, pa 120 tu taču man uztaisīsi. Viņam neienāk prātā, ja? Bet par mūsu darbu šāds te variants ienāk prātā. Ja? Es bieži vien analizēju tieši šo, kāpēc tas tā notiek. Kāpēc tas tā notiek? Jo agrāk es vienkārši devu atlaidi tikai tāpēc, lai dabūtu to projektu. Ja? Un tagad es jau, labi, ja tu gribi atlaidi, tad no projekta kaut ko ir jānoņem. Tad mēs noņemsim šitos 3D, tad klients uzreiz. Bet es ilgi domāju, kāpēc tas tā notiek. Tāpēc, kad mums Latvijā daudziem klientiem, īpaši tajā kategorijai, nav skaidrs, kas tad ir tas interjeru dizainers, ko viņš dara. Kāda ir kritērija? Ko viņš vispār dara? Un man bieži vien, atnāk pāris, un sieva jau viņa jau redz to interjeru. Man tur divāns būs tāds, un mēs iesim uz Trentīni, un pirksim mēbeles. Un vīrs, viņš sēž, un viņš to arī saprot.
ka mēs tikai pirksim mēbeles. Un viņam tā nopietni, jūs tagad prasīsiet 120 eiro kvadrātmetrā par to, ka jūs dekorējat mēbeles. Un krāsas tikai izvēlēt. Krāsas, bet es arī varu, man ChatGPT arī to var Pinterestā iegāja jau redzēja tās krāsas, principā jums palika tikai nopirkt divāns. Un tu tā domā, pagaidi. Tieši tā, viņa tiešām parāda bildes. Nu, man vajag šitā, bet tas taču ir elementāri. Bet budžets man ir... Tur, nezinu, maksimums 100,000 uz milzīgu māju, ja? Vai ne? Viņi vienkārši to nesaprot. Ir vēl viena problēma, kāpēc tā tas notiek. Mūsu profesija ir, diemžēl, kļuvusi ļoti tāda devalvēta. Tādā ziņā, ka ir pārāk daudz dizaineru uz, kā saka, na dušu nasilения. Ja? Vienkārši, tiešām kaut kādā brīdī visas tas palika ļoti tādā trendā un ļoti daudzas izglītības iestādes sāka piedāvāt šo te specializāciju. Ja? Un ļoti, ļoti daudz kļuva par interjeru dizainu. Bet tas nenozīmē, ka tie bija tādi augsta līmeņa speciālisti. Tieši ja? tā. Tas iegāja tādā sadzīves kijā, ja? Kā piemēram tur aiziet manikīru uztaisīt, pedikīru, es nezinu, tur frizūru, tāpat var arī aiziet pie dizaineri, ja pie interjerista, ja uztaisīt. Piemēram, Eiropā un Amerikā pie interjeristiem vēršās tiešām cilvēki ar lieliem budžetiem. Ja? Cilvēkiem, kuriem ir mazi budžeti, viņi nevēršas pie interjeru dizaineriem un arhitektiem. Viņi paši uztaisa, viņi tur kaut ko iztuko, un viņi uztaisa. Viņiem ir ļoti labi pārsvarā tie visādi tādi celtnieki, kuri var tāpat visu izdara. Ja? Bet pie mums, manuprāt, notika šitas te fakts, ja? Un cilvēki neuzskata, ka tas ir kaut kāds tāds, augsta, tas ir prēmijum īstenībā pakalpojums. Dempings notika ne tikai cenu ziņā, bet arī kvalitātes ziņā. Tieši tā, un diemžēl, tāpēc, ka ir ļoti daudz dizaineru, kuri ģenerē to visu copy-paste sūdu vienkārši un pārdod to kā dizaina projektu no lētiem materiāliem un tā tālāk. Un tāpēc domā, ka tas ir tāds ļoti... Varbūt vienkārši jāapspriež, kas ir labs tas bet man bija jautājums, tā kā ļoti daudz arī deko žurnāla lasītāji, nav ne jausmas, ko tad īsti interjeru dizainers dara, jo tā ir arī tāda ilūzija, ka varbūt tas ir arī tikai dekorators, vai ne? Tieši tā, tad jūs varat īsumā, pastāstiet īsumā, kas tad ir tas interjeru dizains, par ko tad jūs ņemat to X summu? Jo sāksim ar to, ka tas nav tikai dizains. Tā ir sākotnējā ideja, ir dizainers, kas uztais konceptu 3D vizualizācijas, bet īstenībā ļoti liela daļa, es pat teiktu, lielākā daļa ir tehniskā daļa. Jo īstenībā tā tehniskā izstrāde aizņem nenormālu laiku un nenormālu detalizāciju. Un tātad ir dizains, ir 3D vizualizācijas, nevienmēr, bet bieži vien. Ir tehniskā daļa, ir specifikācijas un realizācija. Un īstenībā bieži vien vienu projektu uztaisīt lielu aizņem gadu, pusotru. Labs piemērs, kā es pēdējos gados, kad ir iespēja, kā es daru. Piemēram, kad es esmu vadījis kaut kādus... ir bijis tā, ka mēs ar klientu aizbraucam uz kādu no objektiem. Vienalga, vai tas ir publisks objekts vai privāts. Un tad, lai viņi vairāk saprastu, tas ir vēl īstenībā pirms mēs esam vienojušies. Tas ir tādi momenti, kad viņiem ir interese, bet mēs vēl neesam pat neko parakstījuši. Mēs arī neesam neko vēl izpētījuši. Tad, kad mēs cena vēl nav nosaukta. Jā, cena vēl, tieši tā. Un to es svarīgi pieminēt, tāpēc, ka mēs visi esam saskārušies ar to, kad bieži vien pēc tās cenas nosaukšanas tā arī ir pēdējā tikšanās. Klients vienkārši pazūd. Jā, pilnīgi Tu mēnesi ar viņu esi pavadījis laiku, braukājis uz objektu, izpētījis. Varbūt tad ir jāsāk ar cenu. Bieži vien, tev jāpārdod. Tas ir tā, es nezinu. Bet, ko es gribēju pateikt, tas veids ir tas, kad mēs ejam pa to objektu un mēs redzam visas tās skaistās lietas un viss ir savās vietās un viss turās kopā, tad es viņiem saku, paskatieties, visu, ko jūs šeit redzat, tas viss ir uzzīmēts. Pirms tam pilnīgi viss šis te ir bijis vai 3D, pārsvarā 3D, tas ir uzmodelēts kaut kur
datorā šis viss stāv digitālā vidē, līdz pēdējiem milimetram. Tālāk tas ir pārcelts rasējumos, kas ir visi notinumi, grieztplāni, grīdplāni, visas inženieru sadaļas, kas ir vēl milzīgi, ko tu, man liekas, mēģināji pieminēt. Visa tehniskā daļa, tas ir elektrība, AVK, kas ir apkurvēdināšana. Jā, mums vajag translation. Jā, arī šeit, viss, ko mēs redzam, tad elektrība, visas tas inženieru sadaļas. Īstenībā tas ir tam visam ir atrast savu vietu, lai tas izskatītos pievilcīgi. Bet īstenībā es atkal sēžu no malas, un es neesmu interjeru dizainers, un man arī ļoti daudz, kas skan, jūs, protams, runājat tehniskie zīmēm, vispārējais un tā tālāk, bet es kā cilvēks no malas, man tas vēl joprojām nav. Bet es vienkārši, man arī ģimenē ir interjeru dizaineri, tāpēc es ar to saskaros diezgan daudz. Un, kā man mēģināja izskaidrot, kas ir interjera dizains, tad, kad tas ir tā, kā cilvēks kustās telpā, lai viņam viss ir superērti, pārdomāts, cik augstu, cik zemu. Galvenais arī ir apgaismojums no kuras puses, jo es tagad arī nopirku savu mazu dzīvokli, es domāju, mans ģimenes interjera dizainers nav vajadzīgs, es taču strādāju Trentīnī, pati visu izdarīšu. Es ieeju savā 2 stabu dzīvoklītī. Tā. Kur mēs liksim? Vai šito virtuvi īstenībā var pārnest šeit? Nē, šis būs vīram jautājums. Es nezinu, vai tie kanalizācijas tagad, ja es zinu, strādājot Trentīnī, ka tur jāskatās tie pievadi un vispārējais. Jo es kā cilvēks tiešām, kurš neko nedara, tad skatos tālāk šito sienu nojauksim nost. Viņu var nojaukt. Nē, it kā jau var nojaukt. Tur man jau vīrs pabrīdināja, ka šo var nojaukt, bet tad viņš turpināja. Bet mums ir jāsauc nākamais speciālists, kas ir... Es tagad aizmirsu jau kaut kāds, lai nav jābalsta, ko nozīmē balstīt vispār. Labi, tad es saku, šitie man ir jāsit caurums ārā. Vai var? Okay. Nu labi, tad, un jebkurš jautājums, kur man likās, kad es tā kā varētu bez tā interjera dizainera tikt cauri, es tā sēžu tam. Es izvēlšos krāsas beigās. Jā, es tieši gribēju pateikt, ka ļoti bieži cilvēki neredz to galveno daļu, bet redz tikai aizberga virsotni, ja? Bet aizberga virsotni nemaz nav tas interjera dizains, tā ir dekorēšana, ja? Un mēbeļu salikšana kopā, īstenībā tiešām es piekrītu tam, ja cilvēkam ir laba gaume un sava kaut kāda personīgā gaume un sajūta, viņš ļoti mierīgi var to izdarīt pats un nevajag viņam nekādu interjeru dizainu. Arī tāpat, ja viņam vajag tieši otrādi kaut kādu tādu total look, piemēram, ja viņam patīk maksaļtu, piemēram, virkmaksaļtu, viņam nevajag, viņš var atnākt pie jums, atvert katalogu, jūs saliksiet kopā tās mēbeles, krāsas, materiālus. Būs super, nevajag viņam nekādu vispār. Kāpēc, piemēram, es sevi saucu par interjera arhitekti, ja? Tāpēc, kad tev ir tukša betona kaste, vienkārši perimetrs, ja? Un tev nav nekā, tev ir jāizveido telpa. Un kad tu izveido šo telpu, kur ir harmoniska, kur ir funkcionāla, kur ir ļoti labi un patīkami atrasties, kur ir laba pareiza enerģijas plūsma, kur ir tā pareizā cirkulācija, kur ir pareizie visi augstumi, attālumi, es nezinu, tas, kas rada to sajūtu. Tu uztaisi to visu skeletu, un tas ir 90% no darba, un pēc tam ieliec tu tur maksaļtu divānu vai pat ikea divānu vai, es nezinu, tur poliformu divānu. Tas jau ir tā ir tāda odziņa vienkārši uz tortes, ja, bet tas nav interjera dizains, ja. Tā ir dekorēšana. Jā, tā ir dekorēšana. Tas ir funkcija. Bet tas ir funkcija, bet tas arī nav tik tīri sausi funkcija. Tur ir iekšā, tomēr tev jābūt tai pārdomātām detaļām. Jā. Un es vispār uzskatu arī, ka tas ir tā varbūt diezgan snobistiski skan, bet es uzskatu, ka interjera arhitekts, interjera dizainers nevar būt jauns cilvēks, ka varbūt jauns, ja viņam ir kaut kāds nenormāls talants, ja, bet tie talanti, viņi ir reti īstenībā, kā jau visi tādi talanti. Ja. Kas skaitās jauns? Kuram ir, piemēram, mazāk pa 30 gadiem. Arī pieredze. Tāpēc, ka mēs ne jūs. Tev ir jābūt ļoti lielam backgroundam, tāpēc, ka tā profesija ir tāda, kur sajiet ļoti daudz disciplinu kopā.
kultūras. Ja? Tad, respektīvi, tev jābūt ir tai, krieviski ir tāds vārds nasmotrinis. Ja? Tev ir jābūt tādai lielai bagāžai, ja? Ka tu nevis velosipēdu radīsi, ja? Bet tu esi jau redzējusi visas slavenās mājas ikoniskās, ja? Visas villas, visus kaut kādus tur no palāco 17. gadsimta līdz modernisma mājām. Tev ir tas jāzina, tev jābūt tādai kopējai izglītībai, kino, mūzika, māksla visa, ja? Pilnīgi tās visas mākslas, un kad tikai tad, kad tev ir tik liela tā bagāža, tik liels tas backgrounds, tu vari radīt kaut ko, kas nebūs Pinterest. Ja? Jo savādāk, diemžēl, nav grūti iemācīties uztaisīt pareizo elektrības plānu, uzzīmēt perspektīvu, es nezinu, tur sareicināt kaut kādu tabulu Bet vai obligāti vajag interjera arhitekta vai interjera dizainera izglītību? Nē. Ļoti slaveni dizaineri pasaulē, kuri uztaisīs, nezinu, tur interjerus super viesnīcām, lidmašīnām, super kaut kādiem hoteļiem un tā tālāk. Piemēram, mana tāda guru mīļākā Andreja Putmana. Viņa kļuva par interjera dizaineri, kad viņai bija 60 gadi. 60 gadi. Jā, un viņa iepriekš vienkārši bija žurnālisti. Viņa bija, manuprāt, tad viņa uzkrāja milzīgu bagāžu. Jā, un viņai bija savs tāds ļoti atpazīstams rokraksts un vispār. Ja. Tad es nezinu, ļoti daudzi ienāca pilnīgi no citām profesijām. Pierre Jovanovičs bija fashion, viņš strādāja pie Hermes, manuprāt, vai kaut kur Labi, sāksim ar Le Corbusier, kas vispār kļuva par arhitektu bez profesijas. Tādā Ando viņam arī. Jā, protams. Tāpēc tad jūs sakat, ka jūsu izglītībai nav. Nē, viņa ir vērts. Viņa ir daudz plašāka nekā vienkārši, pabeidzot, aizējot uz kaut kādu skolu, tur iemācīt, pabeidzot, es nezinu, kaut kādus kursus, vai tu izmācies par to. Tā ir bāze tikai. Tā ir bāze. Tur visā ir pieredze, nasmotrinis, kā tu saki, apceļot pasauli, bet šito visu ir. Viens bez otra nestrādā. Ja tev ir tikai izglītība, bet nav tās pieredzes pēc tam, tas neko, ja tu vispār neattīsties, tu vari attīstīties tik tālu. Tu vari vienkārši attīstīties tu esi tāds vienkārši samarodik, tad jā, protams, kāpēc ne tādi arī. Tas ir liels retums. Bet tas ir retums. Ļoti liels retums. Bet visdrīzāk arī, ja viņam ir tas super talants, bet viņš nevienai strojkai nav izgājis cauri, visdrīzāk kaut kā teikt, tā, brutāli. Ja viņš tiešām nav pieredzējis kaut kādas kļūdas, tāpat tās vizuālais iet kopā ar tehnisko, un ja pat cik labi tu nevari salikt lietas, pārdomāt ergonomiski un padomāt par kontekstiem un pārējām lietām, tāpat būs realitāte, kaut kādas lietas, kaut kas beidzās. Cena par kvadrātmetru nav atkarīga no tā, cik grādu man ir. Vispār nav. Bet no jūsu teiktā es saprotu, ka kāda puse klienti domā, ka jūs esat tādi interjera stilistiņi, un tad viņi domā, kāpēc ir tik daudz jāmaksā jums. Tā ir puse klientu, vai tik liela daļa nē? Es vēl pieminētu, ka ir tās divas lielās daļas, man liekas, ir arhitektūra un interjers. Un bieži vien viņas nav atraujams vienot, bet tā problēma ir abās viņās. Un tā tiešām ir problēma. Bet es esmu dzirdējusi, es ļoti daudz dzirdu, ka man saka, ka arhitektiem ir daudz augstāks izcenojums un daudz mazāk darba, par ko sūdzās. Tad sāksim. Tas ir tas, ko man saka cilvēki, kas sēž pie galda. Bet kas tev to saka? Interjeru dizaineri. Jā, bet es zinu, un tie, kas ir kaut kādi mani kolēģi, kas ir arī no vecākas paudzes, viņi atcerās to un piekritīs, ka šis izcenojuma jautājums, viņš tika diezgan aktīvi virzīts savā laikā. Tas ir agrāk, 2000 sākums, ja nemaldos. Arhitektu izcenojums, nevis dizaineru izcenojums. Jā, tur bija runa tikai, man liekas, tajā laikā vispār tā interjera lieta, viņa nebija tā kā tāda lieta. Latvijā tas nebija tik populāri agrāk. Un ir vēl saglabājis, mums arī birojā bija tāds dokuments, kur bija uzrakstīts izcenojuma principi, principā.
Bet tad dažādu iemeslu dēļ tas tika viss aizvairāts prom. Viņam nav nekāda oficiāla spēka šobrīd. Kas ir pretēji, piemēram, jau pieminētā Amerika, vecā Eiropa. Tur tas viss ir sakārtots. Bet vai arhitektūrai nav kaut kāds ar likumdošanu noteikti, cik maksā? Nē, tur jau ir tā problēma, ka divas tās lielās daļas arhitektūra interjers. Tā ir viena liela problēma izcenojuma ziņā šobrīd. Ja notiek cenu dempingošana. Jā, bet tur arī tas, ka tas ir, mēs esam visi kolēģi. Tas ir mūsu kolēģijas atbildība. Kā tad mēs organizējam tieši tā, es ļoti piekrītu tam. Jā, es te gribētu atkal iesprāgties ar lietu, ka šīs tiek filmēts ar, pateicoties Laida. Es nezinu, kā tas strādās, bet Laida ir tā jaunā Latvijas dizaineru arotbiedrība, kura taisās pastāvēt par to, cik ir jāmaksā dizaineriem un tā tālāk, un doties arī tas, lai tas ir oficiāli, piemēram, jo jūs arī katrs strādājat savādāk. Vai jūs varat arī pieminēt pēc tam arī, jo jums katram ir studija, jo atšķirības cenās ir arī, ja es strādāju viens, vai man ir darbinieki, un kas un tā tālāk. Tā ir arī ļoti liela atšķirība, kāpēc viens maksā 30, 50, otrs maksā 300, 500. Jā? Un to mums ir ļoti interesanti dzirdēt jūsu viedokli. Bet es gribēju pateikt to, ka sākusies ir kaut kāda kustība, jo laikam viss ir baigi bēdīgi. Un es esmu ļoti daudz dzirdējis, tikai 3 gadus šajā sfērā, bet jau toreiz, kad es sāku, visi par to ļoti katrs atsevišķi runāja, bet ne kopumā. Un tā kā Aitu pirms tam minēja, ļoti bieži bija pasākumās ar cik tu ņem? Un tad otrs atkarībā. Un tad beigās nolīdz. Un tad cik precīzi. Jā, ja es strādāju, tā kā. Tad tā saruna pievirzīsies pie tā, ka mēs varbūt atklāsim tas tur tiešām ir atkarīgs. Pieņemsim, atnāk vienmēr klients, gandrīz vai jau no durvīm, tev pajautā, cik tad maksā par kvadrātmetru. Tas mums ir pieņemtākais, kā rēķināt par autoru uzraudzību kaut kādām konsultācijām. Tas varbūt stundas maksā, vispārējais rēķinās parasti par kvadrātmetru. Un tad viņš tev, un tu tad, ko tu vispār gribi? Tu saki izjautāt vispār. Tas ir iet runa par dzīvokli, par māju, par ofisu, tas ļoti atkarīgs. Pirmkārt, cik tur tie kvadrātmetri. Skaidrs, ja tur ir 2000 kvadrātmetru ofis, tā cena būs pavisam savādāka. Nekā tu nevari ņemt 100 eiro par kvadrātmetru savādāk. Bet mēs varbūt vienojamies, ka mēs paņemam vienu, piemēram, tad jau sāk vidēji, tur klasiski, tad viņi, parasti ir dzīvoklis, tad jau tur var kaut ko mēģināt. Teiksim, dzīvoklis 100 kvadrātmetru, Jeļena, Kopenbiro. Jā. Mēs cenšamies tagad celt tās cenas un ņemt ne mazāk par 100 eiro kvadrātmetrā un uz augšu. Atkarībā atkal, cik ir budžets klientam, kāds pieprasījums un tā tālāk. Kāpēc? Jo mums ir gan pieredze, gan viss pieminētais, ko Agnese teica, gan arī izglītība, tur ir full package, arī gan rasējumu kvalitāte ir tāda, ka tur vispār nav. Un tajos 100 eiro būs visi iekļauts. Un ar visām strojkām, dažāda veida lielumā, sarežģītībā. Bet tas ir bez autoru uzraudzības. Tas ir par projektu. Kas tad ir tāda autoru uzraudzība? Un ir atsevišķa komplektācija, un autoru uzraudzība, tur ir atsevišķas cenas atkal. Atkarībā tur var arī dažādi vienoties ar klientu. Ko tas nozīmē? Jūs atdodat projektu un par autoru uzraudzību, ja nemaksā, tad jūs tad viņi iet ar tiem rasējumiem un iet uz trojku, bet ja kaut kas, pieņemsim, tur notiek vai dažādi ir, pieņemsim, dzīvoklis ir, tur jādemolē, kaut kādas lietas. Viņi izdemolē un izrādās pavisam savādāk, nekā bija plānots. Un tad kaut kas ir jākoriģē. Neparedzētas lietas, un arhitektam vai dizaineram ir pienākums pakoriģēt attiecībā esošai reālai situācijai. Bet, ja tā autora uzraudzība nav veikta, tad tas projekts tiek realizēts vispār pēc gada vai uzreiz tagad, bet bez tevis tu vispār nezini, kas tur notiek. Ar to tad dīlo, teikt, paši tie klienti. Bet viņi grib ietaupīt. Pārsvarā ļoti daudzie klienti grib ietaupīt, bet mēs iesākam, arī pat dažreiz mēs veidojam tādu komplektu. Mēs varam garantēt, ka tā būs perfekta realizācija, ja jūs ņemat pilno komplektu, un arī tur var to cenu regulēt, ja tas tiek paņemts kopā ar autoru uzraudzību un komplektāciju. Mēs visu varam tad
paredzēt un ieplānot. Bet jums ir kā mēneša maksa par autoru uzraudzību, vai jums ir stundu likme? Kā vienosies ar klientu. Jo dažiem labāk tā, dažiem otrādi. Un tā cena ir komfortablāk. Zemāka, augstāka autoru uzraudzība. Ko tas maksā? Ja samaksāju, es pie tevis atnāku, man ir dzīvoklis 100 kvadrātmetri, tu man pasaki 100 eiro kvadrātmetrā, tad man jārēķinās 10 000, man būs projekts, kur viss ir sazīmēts, sarasēts, tu teici, komplektācija ir atsevišķa, respektīvi tur nav mēbeles, tur tieši viss tehniskie risinājumi, 3D. Tur principā tāme, tas dažreiz ir iekļauts, dažreiz nav, atkarībā atkal no apjoma. Un tad vēl ir papildus komplektācija. Tas nozīmē, ka tu atbildi par visiem pasūtījumiem, ka tas atnāk laikā. Tā ir ekstra. Tā ir tā autora atlīdzība. Jā, tas viss ir iekļauts projektā, viss mēbeles, bet pieņemsim, viņš grib pamainīt tomēr. Tad tomēr jūs jau specifikācijas protams, viss specifikācijas, viss ir projektā. Komplektācija tas ir atkal, ja kaut kas pamainās, nezinu, vairāk neražo, kamēr zīmē projektu, kamēr tika līdz realizācijai, vai es neražo šo mēbeli. Skaidrs. Tad jāsameklē citu, vai nav tas audums. Tas ir papildus darbs. Tas ir kaut kāds izmaiņas, kas nevarēja paredzēt. Tā autoru uzraudzība, jo tev visu laiku ir jāseko līdzi. Jā? Tas taču, piemēram, tev, pat viņi, ja, piemēram, viņi nav pasūtījuši autoru uzraudzību. Vai viņi veltīs visu to laiku, piemēram, kad atnāk galdnieki, ja, un viņi veic mēbeļu instalāciju. Ja, tas ir nedēļas ilgs process, tev ir jākontrolē. Pirmkārt, tev ir jākontrolē kvalitāte, un tev ir bet tas ir tad, ja viņi piekrīt autoru uzraudzībai. Jā, es saku, bet ja viņi nepiekrīt, kā viņi vispār tad viņi uzņemās atbildību uz sevi. Tad viņi paši, viņiem jāseko visam ir jāsaprot, tas ir viss. Jā. Ziniet, es pastāstīšu savu pieredzi. Mēs savukārt mēģinām ņemt no 100 uz augšu, 100, 150 aptuveni atkarīgs no projekta un atkarīgs arī, cik sarežģīts projekts. Jo mēs tagad atjaunojam vienu mūžu jau vairākus gadus, un tas ir super sarežģīts projekts. Un es ļoti nožēloju, ka es paņēmu vēl tajā laikā mazāk. Vai tu vari celt? Mums ir atsevišķa vienošanās jau tagad ar klientu, jo mēs vienkārši pateicām, šis ir jau too much, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz izmaiņas, ļoti veca māja, 120 gadi, tā ir renovācija. Un, tas ir kaut kas cits. Tātad cena ir atkarīga no projekta, bet es uzskatu, ka dizainers vienkārši nedrīkst ņemt zemāk par 100. Tāpēc, ka tas ir tāds darbs īpaši, ja viņš dot visu pilnu servisu. Pilnu servisu, ko jau mēs stāstījām arī pirms tam, ko arī Reinis teica. Tātad 3D koncepts, visi tehniskie rasējumi, specifikācijas. Par autoru uzraudzību. Es savukārt ņemu tikai ar autoru uzraudzībām, jo mana pieredze ir tāda. Jā, bet tas jau nav no tevis palielam arī pēc tam atkarīgs. Ļoti bieži sanāk klients, mums vienkārši ļoti bieži bijuši situācijas, kad klients pasaka, nē. Tā kā tas process bija tik garš. Ļoti svarīgi vienkārši, mēs arī skatāmies arī tā cena, tā projekta cena var atšķirties, ja tas projekts ir ar autoru, jo principā tu uzreiz saproti, ja nav autoru uzraudzības, 95%, ka viņš nekad nebūs realizēts tā, kā bija plānots, jo klienti paši nespēja vienkārši novest, viņi domā, ka spēj, bet nespēja. Tad viņi aizvietos ļoti daudz visādas. Jā, tas viņš neizskatīsies nekāds, tā kā bija ne vizualizācija, ne tavā galva nekur, un tu zini, ka tev nav portfolio, tas jau norakstīts. Tu jau zini, ka mīnus šī pozīcija, tad tu zini, ka varbūt pat arī nevar arī tālāk kaut ko ieteikt, tu nevar pat parādīt. Labi, ja bildes nav, jo arī dažādi klienti ir, kas uzreiz saka, priekšā bildes nebūs. Mēs privāts klients, tur ok. Bet tāpatās tu zini, ka tev nebūs realizēts projekts dažreiz pat. Un tad uzreiz tur tā cenai jābūt lielākai. Protams. Ja viņš saka, ka es negribu autoru uzraudzību. Jo tu zini, ka tas projekts, ka tas būs, viņš var pat palika papīrā dažreiz. Bet autoru uzraudzība ir ļoti maza cipars procentuāli no tā visa, jo pārsvarā, es nezinu, kas ņem vairāk pa 50 eiro stundā. Es neņemu stundā. Man ir mēneša maksa. Tas ir, bet ja tev ir, piemēram, ilgs process, tev ir tā, ka, piemēram, ir mēneši, ka tu nedari neko, un ir mēneši, ka tu non-stopā esi uz telpu.
telefoni. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu pēc daudzu gadu strādāšanas stundām, kuras vienkārši. Bet tev tas atmaksājās, piedod? Tas disciplinē klientu. Nē, bet tas, kad es paņemu mēnesi, jūs saprotat, klienti arī ir dažādi. Man ir tota summa. Jā, un viņš man zvana 330 reizes dienā. Es domāju, ka tas stundas likme daudz vairāk disciplinēt. Jā, stundas likme. Bet es jums pastāstīšu, kāpēc mēs pienācām pie tāda secinājuma. Ja tad, kad mums bija stundas likme, katru mēnesi klientam, protams, vajag atskaiti, jo tur bieži vien tās cenas vienkārši bija kosmos. Jā, mēs taisām tabulu un tādu un viņš ierauga to cenu mēnešu beigās. Viņš jau nezinu, cik es zvaniem esmu atbildējis un cik reizes es biju objektā, vai ne? Viņš ierauga to cenu. Viņš tāds, kas tas tāds, kas tie par 5,000? Jā. Un tad mēs viņam sūtam to aprakstu un visu. Bet saprotiet, kas klientiem nepatīk? Klientiem nepatīk, ka viņi nezina. Viņi nezina, cik nākamā mēnesis viņam jārēķinās ar tevi. Tad mazāk zvanīs. Nē, pirmkārt nezvana klients, zvana būvnieki, zvana meistari. Man diemžēl, nezvana tik bieži klienti, man zvana tieši meistari. Tāpēc arī mēs pieņēmām lēmumu, ka mums cena ir mēnesī, un viņi zina. Tātad, kur 3 mēnešus man viņai ir jāmaksā, bet tur mums vidēji mēnesī mēs ņemam 1500 plus PVN, bet tā ir vidējā cena. Es arī skatos no objekta, jo objekts ir ļoti elementārs. Vienkārši dzīvoklis jaunajā projektā. Come on, tur nav nekas tāds. Bet tu nekad nezini. Jā, bet arī, you never know. Bet, jā. Un mēs atrunājam tātad realizācija ilgs 3 mēnešus. Aptuveni 3-4 mēnešus, varbūt pat pusgads atkarīgs no objekta. Bet mēs vienojamies tā, ka pēc 3 mēnešiem mēs izskatām. Varbūt kādu mēnesi ir jāizlaiž. Mēs uzliekam pauzi. Labi, ja man tur piezvanīs 2 reizes mēnesī kāds būvnieks, nekas traks nenotiks. Ja? Bet tā pārsvarā mēs liekam mēnešu maksu. Un ticiet man, viņi vairs neprasa atskaites. Man vienkārši nav jātērē laiks uz šo. Un viss. Un viņi arī saprot, cik es viņiem izmaksāšu. Un tas ir ļoti, ļoti ērti. Turpat varbūt noteikts mums dažreiz, kad ir mēnešu maksa, noteikts, ka vismaz jums arī ir mēnešu maksa. Es saku, kurš klients. Dažreiz kāds saka, man komfortablāk ir stundas, kāds saka tieši tā, kā tu saki, viņam pārredzēt daudz vieglāk, un tad viņš izvēlās to. Mēs pat dažreiz uzliekam gan, un tu vari izvēlēties. Tieši tā. Un tu vari uzrakstīt, ja tur ir mēnešu maksa, ka vismaz tur ir iekļauts vismaz vienreiz nedēļā izbraukums stabili. Tā kā to pat vajag, nevajag. Mēs izbraucam paskatīties, kas tur notiek. Visu atrisināt, kaut kādu kopēju sapulci ar visiem iesaistītiem. Tad tur tas, cik tur kaut kāds bāzes minimums, kas tur noteikti ir iekļauts, un tad vēl kaut kādas neparedzēmās lietas, un tad viņš zina, par ko viņš vispār maksās. Bet jūs sakat, ka jūsu laiks ir izsmelts. Tas arī ir tas, ko var pateikt, ka pēkšņi izvērtās, ka tur projekts ir sarežģīts, viņi izdemolē, un tur ir kaut kādas šausmas, un tad tu laicīgi atnāk un parunā ar klientu, un te nebūs tur, 20 vai 70 stundas, ko es ierēķināju tajā mēnesī, tur būs 100 stundas. Un tas, ko Agnes minēja, Agnes, tu teici, ka vienu mēnesi viņš tev zvana, tur non-stopā, vienu mēnesi viņš tev nezvana. Tā es arī skaidroju klientiem, redziet, un tā mēs izlīdzinām to cenu. Vienu mēnesi jums ir jāmaksā 5,000, nākamajā mēnesī neko, bet tā ir katru mēnesi konstanta summa. Tā es tā vienmēr skaidroju, jā. Rein, tev ir vislielākais office pie blakus sēdošā galda. Kādas ir jūsu cenas? Es paturpināšu bišķi par autoru uzraudzību. Tad mums pieredze visdažādākā. Sākot ar stundas likmi. Bet atšķirās arhitektūra, interjera dizains kā startē? Principā nē. Jo tas ir tajā fāzē, tas darbs ir diezgan līdzīgs. Jo tajā ražošanas fāzē viņš ir diezgan atšķirīgs vietām. Tīri no vadības skatpunkta. Stundas likmē, tas, ko es vienmēr saku klientiem, ir sevišķi situācijās, kad tas apjoms nav tik liels arī. Piemēram, ja tu zini, ka šī būvniecība būs pusotrs gads ar neparedzamām lietām, tad tā stundas likme nav simpātiska. Bet relatīvi mazā apjomā es vienmēr saku klientiem, ka tas ir visgodīgākais variants gan pret jums, gan pret mums. Tāpēc, ka jūs nevienu centu nepārmaksāsiet, un mēs savukārt saņemsim precīzi par tām visām stundām, minūtēm, ko mēs veltīsim.
Jā, ir fiksēts likmes arī bijuši uz mēnesi, tieši tā, bet tad mums ir arī tāda kombinēta versija bijusi, kas īstenībā strādā ļoti labi, kas bija, ka mums ir fiksēta maksa autoru uzraudzībai, kas bija kaut kādi 1200 eiro mēnesī, bet kas bija tikai autoru uzraudzību objektā. Tad mēs vienojamies, ka mums ir katru nedēļu mums ir tikšanās objektā, tas aizņems tik un tik laika. Vidēji tur nebūs tā, ka katru reizi būs viens cilvēks vai 2 vai 3. Tāpēc ir pieņems koeficients 1,5 cilvēks, kas izlīdzinās. Un tā mēs rulējam uz priekšu visu to būvniecības laiku. Bet, ja ir kaut kādas izmaiņas, kas ir jāzīmē papildus, jo izmēri nesakrīt, materiāli nav pieejami vairāk, tas viss ir office darbs, kas ir pilnīgi noteikti pa stundas likmēm. Un tas strādā ļoti labi. Šis ir ļoti labs. Paldies. Ja izsākt to pamatlikmi, atgriežoties pie tevis. Varbūt tur arī var izvēlēties, kad ir junior, interior dizaina, kā frizieri. Bet es vispār brīnos, ka varētu domāt, ka tā nav. Tāpēc, ka ir mums autoru uzraudzības sadaļa, piedāvājumos un līgumos viņa ir bieži vien, arī ne visos projektos, jo visos to nevajag, bet viņi ir atrunāti. Piemēram, ir projektu vadītājs, ir vadošais arhitekts, ir arhitekts tehniķis, un tad vispār ir biroja tehniskais darbinieks. Un tur var arī vēl kaut kas būt, un viņi tā arī no augstākā līdz zemākam iet, un tās stundas likmes ir viņas var būt no 80, piemēram, līdz 35 eiro. Zemāk nebūs. Tu domā, no 35 līdz 80. Jā, es arī jau tā ir, var izreikināt diezgan vienkārši biroja darba vidējos stundas, cik tu, piemēram, cik tavam birojam ir jāpelna mēnesī, ja? Un tad tava stunda maksā tik, respektīvi, un tu arī, ja, piemēram, pa šo stundu tu vari darīt vienalga ko, tu vari vai radīt super zīmējumus, vai tu radīt rasējumus, vai runāt ar celtnieku, kas nesaprot kaut kādas lietas elementārās, ja, un tērēt savu laiku, ko tu varētu izdarīt citam darbam. Ja, un, respektīvi, tā stundas maksa ir tāda, kāda viņa ir tavam. Un tas cilvēks, kurš ir jau atbildīgs par kaut ko objektā, vai kurš ir autors vai līdzautors, vai kurš ir vadītājs, kas nav tas zemākais darba veicējs, tad tur rēķināties, tas ir tikai 50-60 eiro uz augšu. Tur nav šobrīd citu opciju vispār. Nē, mēs jau negribam citas opcijas. Nē, tur rēķinamies. Mēs arī daudz augstāki. Mans pēc, lai visi darbi ir novērtēti. Kvadrātmetru cenu mēs gribam. Jā, Reini, tu tā baigi izvairies. Zini, kā visas meitenes iet. Es precīzi pateicu. Nē, vispār ir tā, kad... Dzīvoklim, 100 kvadrātmetru dzīvoklim, kāda būtu to kvadrātmetru cena? Mūsu pamat, īstenībā tagad vairs tā nevarētu teikt, bet reāli, ja mēs paskatāmies visus projektus, kas mums ir izveidoti šajos gados, tad pārsvarā, protams, tā ir arhitektūra. Arhitektūras projekti, visdetalizētākie vidēja līmeņa detalizācijas, bet neviens nav tāds, par ko kaunētos. Mēs pilnīgi noteikti. Tev ir interjera projekti, Reini, beidz izvairīties. Bet tā skaitā mums ir arī interjera projekti. Un tas procents pieaug, cik ir interjera projekti. Un mēs tas, ka eiro kvadrātmetrā, man tas vispār aizvien mulsina pēc visiem šiem 11 gadiem, tāpēc, ka kā tu to arī, tas ir pilnīgi imaginārs cipars. Mēs vienmēr rēķinam tātad procents no būvniecības budžeta. Cik tas būs? No arhitektūrā tas ir pieņemts. Nē, tas arī nav vienīgais. Bet ja tu nezini būvniecības izmaksas. Nē, tas ir pirmajā sarunā, tas pirmais vai otrais jautājums. Klients saka, nē, es nezinu. Nav budžeta. Klientam nekad nav budžeta. Ir budžets. Vai budžets nav problēma? Tad es prasu parādiet rezultātu, ko jūs gribat sasniegt. Tad nāk tās Pinterest bildes, un tad es ļoti labi redzu. Viņš saka, ka tas būs 500,000. Es redzu, ka tas nebūs 500,000. Un tad es jau ielieku kaut kādu rezervu. Tad es pilnīgi noteikti sākumā mēs komandā izrēķinām, cik mums šitas varētu paņemt laiku, cik ir cilvēku stundas vajadzīgs. Cik būs cilvēki pie šitās rādās, kurā fāzē. Sākuma fāzē
viens cilvēks, tad pa vidu būs 2 vai 3, tad atkal var būt 2 vai 1. Tā es dabūju to stundu daudzumu, sareizinu ar attiecīgo likmi. Un tad ir tas slavenais eiro kvadrātmetrā. Aiziet! Kurš tam vispār, es piekrītu, tas 120 eiro kvadrātmetrā zemāk taisīt, tad tas nav īsti interjera projekts pēc visu tā apjoma. Tas var būt interjera koncepts, tas varētu būt. Un varbūt daļai detalizēts koncepts. Man būs pēc tam jautājums. Un pēc tam visas šīs 3 lietas, viņas saliekot kopā, viņām jābūt aptuveni līdzīgām. Viņas nekad nav pilnīgi vienādas. Bet arī viņas izdalot vidējo, tad es varu saprast, kur šitas nostāsies. Nebija baigi precīzi. Tātad, mēs uzdosim Agnesē šo pašu jautājumu. Un tad man ir jautājums par to, ko jūs visi baigi sakat to 100 eiro stundā. Es jums uzdošu jautājumu pēc tam. Es arī esmu pacēlusi cenas, jo es esmu sapratusi, ka manas cenas bija tādas pašas kā cilvēkiem, kas iesāka profesijā. Es esmu profesijā jau vairāk par 20 gadiem. Un, ir pieredze uzkrāta. Ir drusku uzkrājusies, un es esmu taisījusi reāli ļoti tādus sarežģītus projektus un tā tālāk. Tā kā, es tagad prasu 150 eiro, ja tas ir dzīvoklis līdz tiem 100 metriem. Bet man komplektācija ir iekļauta iekšā, jo es... Kas ir komplektācija? Tas ir, kad tu iedod, pirmkārt, tev ir specifikācijā visi produkti ar precīzām visām apdarēm, un tad mēs vēl arī iedodam no mūsu partneriem, no Trentīni, piemēram, jau komerces piedāvājumus, un cilvēkam paliek tikai apmaksāt tos rēķinus. Mēs pārbaudam arī, protams, lai faktūrās viss būtu pareizi, jo laist to procesu uz kaut kādu, un vēl teikt, ka vēl jums ir komplektācija tur papildus un kaut kā tur ņematies paši tur, kur un kā pasūtīt un ko, pēc tev būs triple vēl darbs back, tāpēc, ka tev būs tik un tā jāpārbauda, vai būs kaut kādas kļūdas pēc tam, kas bija vainīgs un tā tālāk. Kruši tas viss tādu hausu rada. Tā kā protams, ja tā ir 500 kvadrātu liela māja, kur ir tāds pats telpu skaits, kā arī 100 kvadrātmetru dzīvoklī, tad, protams, tā cena būs stipri mazāka. Tāpēc, ka, kā radīt dizainu, piemēram, viesistabai, kura ir 100 kvadrātmetri, vai viesistabai, kura ir 20 kvadrātmetri, tas ir viens un tas pats. Tur būs viens rasējumu skaits, tur būs viens mēbeļu skaits, tur viss būs vienāds. Vienkārši tur tas viss būs iztaipīts. Protams, kad man ir mājas, mēs taisam māju, kur ir 3000 kvadrātmetri, kur, piemēram, 100 kvadrātmetrus aizņem vienkārši baseins. Protams, ka es neņemšu... Bet ja mēs ņemam to piemēru standartu, kur ir 100 metru dzīvoklis, kur būs pārsvarā laikam kaut kādas tur 2 guļamistabas, tur 2 sāmēzglī un tā tālāk, tad tā ir tā cena. Es vēl bišķi papildināšu. Es atceros, ka daudz gadus atpakaļ mēs vēl izdalījām katrai telpai atsevišķi, jo tas, kā mēs tu minēji, darījām. Tur ir tehniskā telpa. Garāžu arī, tu taču netaisīsi pa 150 eiro metrā. Kāda garāža? Bet beigās tu saproti, kad mēs tādu laiku ieguldījām, tur kalkulējot, šitai telpai tas, šitai tas, tad tu dod klientam, viņam reāli tas neinteresē, viņam interesē, kas ir pēdējais cipars galā tur. Un tāpēc mēs kaut kādu paņēmām šobrīd reāli, ja vispār interesē tas uz kvadrātmetri, tad tas ir kaut kāds vidējs cipars. Tas ir reāli atkarīgs no objekta, vai tas ir privāta māja, vai tas ir office. Mēs tagad paņēmām vienkārši standarts, lai saprastu. Bet, bet arī par tām telpām, ko es gribēju pateikt, man to iemācīja arī viens klients, es viņam taisīju ļoti lielu objektu.
Un viņš bija sašutis par manu cenu. Viņš teica, nē, es gribu pie tevis to interjeru, bet esmu šokā par to ciparu. Nē, Es esmu gatavs 20 eiro. Tur bija tiešām ļoti daudz, un es laikam biju pārgurusi, un es ieliku vienkārši būs šādi. Bet dažreiz arī tas ir labi, vai ne? Tāpēc, ka tajā brīdī es jūtu, ka tā Tu uz vajag. augšu vai uz leju ieliki? Ļoti uz augšu. Jā, es jūtu, ka tā vajag. Bet atnāk klients un saka, labi, rekur plānojums, ja tur ir 900 kvadrātmetru māja. Viņš tā, ok, tātad šai telpai cik, šai telpai cik, un tas ir ļoti godīgi. Jo tajā brīdī es tiešām sapratu, ka bāc, nu labi, ir par daudz, es saprotu. Ja? Bet redziet, kā es uzskatu, ka tas bija ļoti godīgi, jo garāžai tur vispār nebija ko darīt. Ja? Tur ir mazāka cena. Un beigās arī sanāca tas cipars ļoti adekvāts. Bet cik viņš bija atšķirīgs no tā, ko tu biji nosaukusi sākumā? Nu, nedaudz mazāks. Īstenībā nedaudz mazāks. Jo, ko es gribēju piemetināt, kad mēs sākumā runājam, jā, mēs varam tur skatīt kvadrātmetrus, bet galā tas ir mūsu intelektuālais darbs. Jā, tas ir mūsu rokraksts. Un kā to vispār var izvērtēt? Labi, tagad būs mans jautājums. Jūs visi saucat 100 un uz augšu. Es ļoti labi zinu, ka tirgu ir 50, 35. Bet arī mums tāda ir. Man arī tāda ir kaut kādi projekti. Tā. Nē, nu pagaidi, bet mēs runājam. Nē, es runāju, tas dzīvoklis 100 kvadrātmetri, viss standartā mēs atkal runājam. Un es zinu, ka ir interjeru dizaineri, kuri ņem. Kas viņi ir parādi, lūdzu? Bet es varu pateikt, tie, kas strādā vienatnē, kuri visu dara vienatnē, un viņam šis projekts ir vajadzīgs, tāpēc, ka tas ir vienīgais projekts. Bet pagaidi, Aleksandra, varbūt ir arī tāds vienkārši cits līmenis kaut kāds, ja? Kur, piemēram, cilvēkiem ir, es nezinu, mazbudžeta neliels projekts, un viņi pirks mēbeles, piemēram, es nezinu, ne Ikea, bet varbūt kaut kur, es nezinu, tur KV Home un tā tālāk, ja? Un tur maksimum viņiem būs varbūt Kaligaris, ja tas būs pats dārgākais, varbūt brands, ko viņi izmantos. Ja? Un arī tas dizainers varbūt ir tāds, kurš ir uztaisījis, ka tas ir viņu tikai trešais projekts. Protams, tas ir normāli. Jo viņam arī jautājums, ar kādu tieši konkrēts dizainers, ar kādiem klientiem viņš strādā. Un man liekas, ir nišas. Jā. Ir nišas. Tas man ir jautājums. Tāpēc, ka es esmu bagāts klients, man ir dārgāka cena, jo es varu atļauties BB un Nē, tāda viņas vecā žurnāla. Es varu no pieredzes pateikt, ka, piemēram, paturam to pašu 100 kvadrātmetru dzīvoklis. Nezināms klients. Nē, nav svarīgi, kāds tas klients. Par klientu mēs vispār runājam. Un tad tu, 50 eiro. Uzreiz jautājums, kas tur ir iekšā? Mēs arī esam taisījuši, piemēram, interjeru, bet es viņu nevaru. Es arī startā teicu, mēs tā varam uztaisīt 50 eiro kvadrātmetrā, bet kas tur būs iekšā? Tur būs ļoti labs moodboards, tur būs ļoti labas 3D skices, tur nebūs neviena notinuma, kas ir notinums vai ne, tie sienu rasējumi, kur sīki tiek parādīts, viss piesaist visam. Tur būs apjomu tabula, cik tā vajadzēs parketu, cik tā vajadzēs krāsa. Nē, nebūs specifikācijas. Kāpēc? 3D vizualizācijas. Nē, vizualizācijas bet simpātiski kvalitatīvi 3D eksporti, viņi iztīsies labi, bet tās nebūs realistiskas vizualizācijas. Un tā mēs vienojamies, tāpēc, ka darba apjoms ir pilnīgi cits. Ja mēs vajam to pašu paketu, kas ir pa tiem 10 000, kāpēc 10 000? Tāpēc, ka tas ir reāls darbs. Es maksāju 30 eiro kvadrātmetrā savam 3D māksliniekam. Kur man viņu ierēķināt? Es taču nesēžu pati. Līgumā atsevišķi sadaļa 3D, cik vizualizācijas, vai tad ne? Nē, tā ir, kā pareizi saka, ka pieņemsim tev atnāk, saka 150 vai 100 eiro par kvadrātu man ir dārgi. Un, ja viņš prasa atlaidi, tā kā Ines sākumā teica, ko tu vari izdarīt? Tu vari samazināt to apjomu, ko tu izdarīt. Tātad neliksim 10 3D, 2 3D. Vai vispār nav 3D. Tos 30 eiro par kvadrātu mēs viņam nemaksājam. Jau
jau ir 70. Tad jūs gribat pateikt, tie dizaineri, kuri ņem 50 eiro kvadrātmetrā, ka viņu darbs Viņi paši būs nav ļoti tik labs. nelaimīgi. Nē, es nedomāju par to, ka viņi ir Viņi to nelaimīgi. dara pieredzes dēļ. Saprati, tas būs 3, 4, 5 mēneši. Ja? Jā. Un pēc tam, kas ir ieguvējis beigās? Viņi nav, neviens jau nesaka, ka tie dizaineri ir ieguvēji, viņi ir dziļi nelaimīgi, bet viņi grib, bet viņi jau nevar startēt. Tu nāc, tev ir klienti, tev ir atpazīstamība, tev ir daudz kolēģi, tu tā kā nāc ar vārdu. Nē, protams, es esmu sākusi 20 gadus atpakaļ, es bezmaksas taisīju. Mans pirmais honorārs, ko es paprasīju par dzīvokli, kas bija uzreiz nopublicēts krutā žurnālā, es paprasīju 800 eiro. Es taisīju savai paziņai. Tu pēc tam augi, tā kā, protams, ka ir normāli prasīt. Agnes man par pirmo projektu pat nesamaksāja, vienkārši restorānu apmaksāja. Nopietni. Tā kā tie 50 eiro metrā ir vienkārši posms karjeras ceļā. Ja? Un ja tu taisi projektus ģimenēm, kas dzīvo Purciemā, kaut kādā Hrušovkā, bet tomēr grib, lai viņiem būtu super nice un tā, tad, protams, arī kāds jauns dizainers, viņam ir tas pa plusu uztaisīt pa tiem 50 eiro, to nelielo dzīvokli, un lai būtu praksa un tā tālāk. Tā kā visam ir tas, protams, ka ir tādi, kuri prasa 50, bet kā pareizi Reinis teica, nevar salīdzināt to produktu, ja, ko izējā jūs dabūsiet, jo ļoti labi Toyota mašīna arī brauc un ar viņu ir viss kārtībā, ja, un tad ir Mercedes, es nezinu, tur kaut kāds brābus tur un tā tālāk. Ja, tā kā tas ir... Es gribu arī papildināt Agnesi par to, ka ir arī dizaineri iesācēji, ko es tiešām nosodu, un es saviem studentiem mācu tā nedarīt, bet man ir pieredze ar šo ļoti rūkta, ka daudzi iesācēji izdomā, es gribu uzreiz būt līmenī, ka esmu kruta, tas ir forši. Respekt, bet tad arī parādi visu tiešām līmenī. Un viņi uzreiz uzliek cenu, kāda 150 eiro kvadrātmetrā. Kāpēc? Es tagad dzirdēju pa 400. Tieši tā, kāpēc ne? Bet tu to vari darīt, ja tu vari sniegt to kvalitāti. Bet ja jau pēc pirmā projekta par tevi vienkārši klients ir šokā, tevi tiesā un es domāju, uz to arī tava karjera ir beigusies. Tad jūs būtu visi priecīgi, kad visiem būtu starta cena 100 eiro kvadrātmetrā un uzskaitīts, ko jūs tur dodat, un būtu kaut kāda vienotā sistēma, pēc kā strādā dizaineris. Skaties, to, ko mēs izrunājam, ja viņš var startāt, nodrošināt to kvalitāti, iedot visu. Nē, es runāju par jums, kad jūs tagad dizaineri būtu priecīgi, to, kad mēs sākam startā, visi dizaineri ņem 100 eiro un pakā ir iekļauts šitais te. Tas būtu ļoti priecīgi. Nē, tas būtu forši, bet man liekas, forši arī ir tās starta pakas ir dažādas. Un tas ir arī pilnīgi fajn. Tas, ko runājam pirmīt, ka visiem jau varbūt arī nevajag visu. Bet kad ir paka, kur ir, nezinu, tur arī varbūt viņi ir pat pietiekami 30 eiro kvadrātmetrā, kas ir tiešām kvalitatīvs moodboards. Varbūt piemeklētu materiāli un tālāk jau viņš var vingrot pats. Tā arī var būt. Jo tev nav daudz laika tam jāvēl. Tu vari ielikt savu talantu, ja tu esi ar mieru, vai ne? Tad ir tāda niknāka paka un tad ir mega paka. Ir arī klienti, viņš atnāk, viņš saka, es pats celtnieks. Man neko nevajag. Man vajag tikai dizainu, tehniski. Tad varbūt vispār labāk iespēja konsultācija. Jā, tāpat, viņam jāsaliek, viņam vajadzīgs tieši vizualizācijas. Ir krietni augstāka cena nekā autoru uzraudzība. Protams, jā. Jo tu konsultācijā tu dod savas idejas. Tu jau viņam iedod gatavas idejas, pat kontaktus kaut kādus iedod, kur viņam aiziet, lai šito dabūtu, to dabūtu tā tālāk. Man konsultācija maksā, arī tas ir atkarīgs, bet ja tā ir tāda vienreizējā konsultācija, kur vajag tiešām iedot galveno ideju un tā, tad 500 eiro. Ja tas ir kaut kas tāds, kur varbūt pāris... Tur vienreiz. Vienreizējā, bet nav laiks tur. Bet ja stundā, tas ir parasti 250. Es arī konsultēju par citu tēmu, un tur stundā viņi jau sēžas, redz, ka viņi skatās, bet man ir vēl tad jautājums, bet
Vismaz es vienkārši par citu tēmu dodu konsultācijas, un man gribās sagatavoties. Jo man liekas, ja jau viņš man par to stundu maksā, tad varbūt es esmu izskatījusi to projektu. Jūs par to arī paņemat cenu par to, kad jūs esat sēdējuši un izskatījuši? Nē, bet to cilvēks vispār nespēj. Mums vismaz šobrīd ir tāda. Mēs arī ļoti šobrīd fiksējam vienu objektu, visos, bet te ir konkrēta lieta. Un tur tieši mums sanāk, listē ir gatavošanās sapulcē. Ja? 2 stundas. Kas tas tāds? Jā. Un viņi ir saprot, kā mēs to izvērtēsim tagad. Vai mums ir jāgatavojas? Jā, mums ir jāgatavojas. Mēs veltam savu laiku tam. Tā ir laba ideja. Bet to klientam ļoti grūti saprast. Es ļoti daudz pētu tagad ārzemju tirgumu. Pašai ir tagad ārzemju klienti, un viņiem viss ir ļoti atrunāts. Viņiem viss ir ļoti skaidrs. Ļoti daudziem ir savas PR kompānijas, kurš pie viņiem pat nevar Ņujorku. Labi. Jā. Un par Ņujorku bija tā, ka mēs uzrunājām vairāk, bet satikāmies arī 3 interjeru studijām. Ļoti interesanta pieredze, jo viena bija no Soho, otra bija no Midtown, New York. Vienkārši es saprotu daudzi, ir tā, ir New Yorkas klusais centrs, Mārupe un vēl kaut kas. Un tu esi klients, jā? Esmu klients. Kad tev ir Manhattanā kaut kur jāpirkusi dzīvo. Es paskaidrošu, varbūt, kāpēc es to tā izdarīju. Paldies Dievam, amerikāņi nelasīs Deko žurnālu. Nē, noteikti lasīs, bet viņiem tur ir latviski. Latviski, jā, tur būs arī šai intervijai būs latviski. Vienkārši, jo tiešām mēs atvērām tagad uzņēmumu Ņujorkā, es varu tagad ar lepnumu to pateikt, jo man tur ir sadarbības partneri, un mēs ļoti mēģināsim dabūt pirmos klientus. Es saprotu, tas ir ļoti skaļi pateikts, bet tā ir. Mēs tiešām uz to ejam un ļoti, ļoti strādājam. Un tāpēc manās interesēs bija Ņujorkas 3 reģionos, Bruklinu es neskatījos, bet tātad ir Soho, Midtown, un šeit ir tas reģions, ar kuru es negribu strādāt. Ja? Tātad ir šie reģioni. Nē, protams, es gribu strādāt. Nē, vienkārši tas, ka tur ir viszemākās cenas. Es gribu šos. Un es aizrakstīju dizaineriem, kas tieši atrodas tur, un notēlēju, ka esmu fake klients. Un es satikos ar 3. 2 bija no Soho un 1 bija no Midtown. Tev bija jāmaksā par stundu, kad ierodies? Man neko nebija jāmaksā. Diemžēl man daudzi viskrūtākie atteica tikšanos, jo viņi tā netiekās. Un es domāju, ka tur arī ir stundu likme, bet man neviens par to neuzrakstīja. Tāda informācija man nebija. Respektīvi, ar Midtown cena, viņi ņem par square feet. Un, tur ir sākot no 600 eiro par square feet. Square feet. Tas ir kvadrāta pēda. Es izskaidrošu, varbūt square meter ir tā kā square feet ir reiz 10, aptuveni. Iedomājies, viņi saka 3000 square feet, tu rēķini 300 aptuveni kvadrātmetri, 305. Tas bija 60 eiro par kvadrātmetru? Par pēdu. Jā, tas ir. Pasaka latviski, cik tas ir. Tātad aptuveni viņiem sanāk 120 eiro par kvadrātmetru sākot no uz augšu. Bet tas ir tikai par projektu, plus viņiem ir ļoti dārga autoru uzraudzība. Jā, bet tas ir neko, ņemot vērā Ņujorkas algu līmeni. Jā, bet tās ir vidējās cenas. Tās studijas un tas ir Soho. Un tas ir Soho. Jā, tas Midtownā bija visdārgāk, jo Soho bija tie 120 un Midtownā bija sākot ar 200 eiro kvadrātmetrā. Ja? Bet saprotiet, viņiem ir ļoti liela atšķirība. Viņiem tā mapīte ar projektu neko nemaksā. Viņiem visdārgākais ir tieši tā realizācija. Jā. Un, ļoti interesanti, bet viņiem viss tas ir ļoti atrunāts. Viņiem viss tas ir ļoti izdomāts, detalizēts tādā ziņā, ka katrs dizainers saprot plus mīnus, kādas ir viņu cenas. Ja? Un tas nav tāds izdomāts cipars. Protams, visloģiskākais variants, kas ir pieņemts arī ārzemē un Maskavā, tā ļoti daudz strādā. Nē, bet tas ir to grūti pieņemt mūsu cilvēkiem. Pārsvarā, piemēram, ja tu ņem projektu ar realizāciju, ja? Kas ir turnkey, kā saka, ja? Un tu esi visu laiku atbildīgs par to, kas tur notiek un par gala rezultātu. Un tad tu arī sagādā caur saviem piegādātājiem klientam visus produktus. Ja? Un
tu dabū priekš viņiem vislabākās cenas, kuras viņi nevarēs dabūt tā paši ieejot pie retail. Ja? Vienkārši tu strādā ar viņiem ar open book, ja? Tu viņiem iedod to viszemāko cenu, ko var vispār dabūt, un tad tu par savu darbu, par to visu procesu, tu paņem procentu no kopējās tāmas. Ja? Respektīvi, ja tu arī kontrolē būvniecību visu, ja tev ir tādas zināšanas un tu vari tehniski kontrolēt būvniecību, tad tu arī ņem arī būvniecības budžetu. Ja? Bet tad sanāk, ka tu nezini, kamēr tu neuztaisi projektu. Nē, būvniecība ir tā, ka būvniecības kontrolēšana tur ir jābūt Nē, es domāju par interjeru. Tu kamēr nesaliec visu to budžetu, visas mēbeles, tu nemaz to kopējo vienkārši ieraksti. Man tas ir pirmais jautājums. Es nesāku budžets nav problēma. Es nesāku neko darīt, kamēr es nezinu budžetu. Kā tu vari? Tā ir arī man nekad klienti nesaka budžetu. Es nezinu, kā to var izdarīt, tāpēc, piemēram, klients nesaka budžetu, ja, bet viņš tev parāda kaut kādas bildes, ja. Tu references, kādā stilā kaut ko viņš grib. Tu, piemēram, uztaisi viņam 3D vai skices vai vēl kaut ko, ja tu saliec kopā tur pat, vienalga, kā tu saliec visu gatavu. Un tad pēc tam taču to visu vajag sarēķināt. Un, tu sarēķini, un tad cilvēks ierauga to ciparu, viņam ir apaļas acis, un viņš saka, jūs varat visu to pašu, bet tikai uz 0 mazāk. Tad to projektu var mest miskastē. Tu esi viņš un tu un visi ir pazaudējuši nezinu cik laika. Ja? Protams, ka ja cilvēki ir tādi klienti, kuri ir mega multimiljonāri, ja? Protams, ka tur var būt unlimited. Ja? Bet, ja mēs runājam par mūsu vidējo klientu, kā viņam nevar būt budžeta? Kā? Viņš taču, kad viņš, piemēram, viņam nav, tad es viņam pateikšu. Bet tieši tā. Es viņam pasaku, es saku, jūs gribat šādu te līmeņa interjerā, šāda līmeņa produktiem tā tālāk, tas maksā 2000 metrā viss. Ja tas ir šāds, tad jau būs 3. Ja, ja tas būs šāds, tas būs 1,5. Tur viss ir ļoti skaidrs, mums tas viss ir sarēķināts līdz pēdējai kapeikai. Jo kā tu vari kaut ko radīt bez budžeta? Tas ir, es nezinu, es esmu stilists, piemēram, ja? Tu nāc pie manis, tev nav drēbju, ja? Es sev saku, es redzu, kā mēs varētu. Un es tevi aizvedu uz Prādu, kur minimālā lieta maksā 3,5. Protams. Tev ir 2 uz visu. Kāda būs sajūta gan tev, gan man? Ja? Ar interjeru ir pilnīgi tas pats. Mums arī ir nākuši citi klienti. Viņi atnāk un viņiem liekas, ka viņu budžets ir liels. Man, piemēram, bija meitene, kas atnāk, viņa saka, man ir 100,000. Es uz viņu skatos labi. Es saku, uz ko? Jau uz vienu divām ir. Jā, es saku, uz dzīvokli. Es saku, super. Es saku, bet kas tur ir iekļauts? Vai tur ir iekļauta arī būvniecība, tur ir iekļautas visi šie gaismas projekti vispārējais un tā tālāk. Viņi saka, jā. Es tā, pie mums jūs varat gaismas pasūtīt. Tiešām, kur jums vajadzētu ieguldīt, varbūt labs apgaismojums, es saku, bet ņemot vērā, ka jums ir 100,000 un tik kvadrātmetri, es saku, nesakot neko ļaunu, es negribu, lai jūs tērējat tagad 5,000 divānā, jums tas nav vajadzīgs, jo jums aizies 60 būvniecībā. Tā kā tas arī, tāds ļoti bieži klients vienkārši neapzinās. Viņi, protams, viņi nesaprot, un viņi pat, ja viņi zina kaut kādas cenas, viņi nevar piemēram, man nesen, piemēram, arī uzrakstīja viena tur no Londonas, es saku, kāds budžets, tādam tuningam, ja, man tikai ir tur 35,000, ja, bet, vai kaut kādas mēbeles un tālāk. Es saku, labi, uztaisiet man video ar māju. Viņi man uztaisa video, kur viņa iziet cauri visam un paskaidro, ko viņa gribētu samainīt, papildināt un tā tālāk. Un es redzu, ka tur vajag reiz 2 to ciparu. Pilnīgi reiz 2, tāpēc, ka tur vienkārši tur nevarēsi. Ja? Un tad es viņai uzrakstu visu, ka tas
Viss tas te, es saku, mums sanāk jau stipri vairāk. Tā kā, respektīvi, vai nu jūs tagad prioritizējat kaut kādu vienu telpu, mēs tur to uztaisam, vai jūs taisat vienkārši, es jums uztaisu visu to koncepciju, un tad jūs pa posmiem to varat realizēt, ja, vai palielināt budžetu. Ja, tāpēc, ka viss ir skaidrs. Un cilvēkiem, tāpēc arī budžets, tas ir jautājums numur 1. Tā nav intīmā lieta. Bet Agnes, ja tev pirms saka klients, jo man tiešām 95% tā ir klients saka, nav man šobrīd. Vot kā tu dari, piemēram, te uzrīmē, un pēc tam, tas ir pa dārgu vai pa lētu. Un kā es daru? Un, protams, pirms mēs noslēdzam līgumu, man ir svarīgi saprast, kas man būs. Būs IKEA. Tā būs ēdras divāns, piemēram. Nē, tieši tā. Un es nekautrējos un prasu, cik jums maksātu divāns? Cik jūs gribētu? Viņi nezina, ja? Nē, zini kā, īstenībā lielākā daļa viņi tiešām nezina. Nē, viņi nezina. Un viņi saka, 5000. Es saku, es tādu, jūs esat 5 cilvēku ģimenē. 5000, tas ir, aizmirstat. Jums sākot no 10, 15, vidēji, ja? Un es tad skatos, ja es viņam tā arī skaidroju, ka jums ir jāsaprot, ka es pārsvarā strādāju ar galdniecības mēbelēm. Ja? Tur viena mēbele maksā tik un tik, virtuve maksās jums aptuveni tik un tik. Un tad viņi sāka likt to budžetu kopā, jo citādāk es nezinu, kā viņiem vēl izskaidrot. Es domāju, ka viņiem ļoti vienkārši var izskaidrot par to pašu cenu pa kvadrātmetru, jo viņi zina, ka viņiem ir 100 metru dzīvoklis. Ja? Un, ja tu sareiķināsi visu, piemēram, visus apdares materiālus, durvis, visu arhitektūras gaismu, ja? Un tu ieliksi vēl tur kaut kādas virtuve mēbeles un tā tālāk, ja? Tad tev sanāks cipars beigās 2000, 200 vai kādreiz 1500, ja tu tur ietaupīsi uz kaut ko. Ja? 2000, es teiktu, ir vidējais, vai ne? Jā. Un tu vari, piemēram, arī, tev ir interjeri, piemēram. Bet 2000 tas ir viss būvniecībā. Tas ir apdares materiāli. Pēc tam, kad jau ir viss tā kā mēbeles. Ja? Remonta darbus, celtniecības darbus mēs nekad neskaitām, tāpēc, ka tur var būt no līdzi, un tas ir, tur ir cita lieta. Varbūt ļoti dārgi celtnieki, ļoti lēti celtnieki. Un, respektīvi, tu vari tam klientam pateikt, tu vēlies kādu līmeni, ja? Piemēram, tev būs mēbeles no ēdra, Kasina, Maksalto un tā tālāk, ja? Vai tev būs tur, es nezinu, zanot, tur kaut kāds Bet mēs arī starp citu taisam tālāk, ja? budžetus. Jūs gribat prīmijam, jūs gribat prīmijam luxury, vai jūs gribat tā kā to pirmo segmentu, ko mēs varam tas ir, kā es teicu, mēs ejam uz Dior Prada, vai mēs ejam uz Max Mara, vai mēs ejam uz Massimo Dutti, vai uz H&M. Vai mēs paņemam vienu lietu no, es nezinu, Dior, un tad mums ir 30% no Max Mara, un tur piemiksējam klāt kaut kādu lēto sūdu. Ja? Tas tā. Kad šī saruna mums sākās parasti ar klientu, pirmkārt, tu redzi, dažreiz bieži ir cilvēkiem stereotips. Ja viņi pateiks budžetu, tad sajūt, ka tas dizains viņš ies uz to maksimumu. Izsūks. Nedod Dievs, tāpēc viņš jautā. Tā arī saka, viņi tā, bet ziniet, ja es jums pateikšu visu summu, īpaši tas ir ļoti tāpēc viņi arī slēp. Jā, viņi vienkārši nestāsta. Mēs sākam tā, kā mēs to paskaidrojam. Mēs sakam, mums nevajag, mēs neiesim uz maksimumu. Mēs vienkārši skatāmies, pieņemsim. Jums ir tik, un mēs mēģināsim tur pieturēties. Pieņemsim pat ielikt tur kaut kādu to buferu uz kaut kādām nezināmām lietām. Otrkārt, ir telpa. Pieņemsim tai koncepcija, svarīgi kaut kādas lietas, pieņemsim gaismas vai apdars, vai divāns ir the star, un tad pārējais var būt lētāks. Un tad mēs varam samiksēt. Mēs zinām tas Soho cenas. Kādas ir Francijā, Maskavā? Maskavā tāpat kā pie mums plus mīnus ir pa 200, ir dažādi, pa 100, protams, jā. Francijā ir procents vienmēr no kopējā budžeta pārsvarā, jā, un tāpēc arī tur tie krievu runīgie klienti, viņiem ir grūti sadarboties ar tiem franču arhitektiem, tāpēc, ka viņi nesaprot to procentu no budžeta, baidās, grib kaut kādu skaidrību un tā.
Bet mēs pirms diskusijas sapratām, ka līdzīgi kvadrātmetrā, ja? Nu, jā, es domāju, ka kvadrātmetrā visur tā cena ir plus mīnus līdzīga. Protams, ja tu esi tur kaut kāds zvaigžņu birojs, ja tu esi Filips Starks, labi, tad tev ir, tur ir citas, protams, pavisam cenas. Jā. Jā, un tās cenas par Soho, tas jau ir tas vidējais līmenis. Nu, es domāju, ka tur... Tas ir salīdzinot ar museju vidēju, kur ir 50 droši. Jā, tas ir, jo tās studijas nebija nekas, tur nebija premium klases, tas bija vidējais klases, un tādā ziņā, ka es domāju, ka tur ir virs 200, 300, noteikti. Tas, ko mēs sakam 100, es domāju, viņiem ir 300. Ja mēs sakam par premium klasi, tad viņiem noteikti ir 300. Kādas Latvijā ir augstākās cenas dzirdētas? 300, 400. 400. Labi, šis Bet tāpēc, kad es gribu, Aina bija superīgi jautājumi, sagatavos par zīmoliem. Zin, kā jūs arī saucat, ka Sīnā Edra ir premium, viņš maksā šitik te. Jā, Trentīnī sponsor. Nē, bet ir arī zemāks cenu līmenis, kas nenozīmē, ka tas ir sliktāks vai kaut kāds tāds. Mēs arī modē viss ir, you build your business, tavu brandu, un tev arī bija jautājums par to, ka, ja dizainers kļūst par zīmolu, vai viņam ir jāmaksā vairāk? Tas jau arī tieši tas pats. Ines, tu arī kaut kādu savu veidu zīmolu. Klausieties, ziniet, kā es vispār šitā ir baigā tēma, kas ir pēdējo mēnesi. Vienkārši, laikam, es katru dienu par šito runāju. Un es uzskatu, ka labi par to cenu dempingošanu. Es negribu, lai mēs atkal tagad, es gribu, lai nākotnē mums plus mīnus ir vienādas cenas, bet tajā pašā laikā, ja dizainers uzskata, ka viņš ir zvaigzne, un ka viņš var, tiešām tas pats Starks, ko tu saki, come on, tur pat nav ko teikt. Viņš var likt tādu cenu, kādu viņš grib. Protams. Jā. Un es uzskatu, ja tu vēlies tikai 2-3 kvalitatīvus klientus gadā, bet tādus, pa 500 eiro kvadrātmetrā, liec tādu cenu. Vienīgais, nodrošina arī to kvalitāti, protams, jā. Agnes, tu arī esi zīmols. Jā, es arī esmu zīmols, bet... Diemžēl es vēl neesmu satikusi klientus, kuri ir ar mieru maksāt. Bet ir sajūta, ka gribas, tāpēc, ka tev ir pieredze, tu esi ieguldījis ļoti daudz, tie, kas ir izmanto sociālos tīklus, tas ir tāds resurs, tā ir tāda nauda, tev tomēr arī tas viss ir jāuztur. Tas ir studija, beidziet, telpas, kolēģi, vienkārši, tas ir dārgi viss. Tad mēs piekrītam apgalvojumam, ka dizainers var likt sev kā zīmolim augstāku cenu, un tā ir viņa brīvā izvēle. Ir tomēr dizaineri, kas ir tiešām mākslinieki, kuriem ir ļoti tāds atpazīstams savs rokraksts, un viņi taisa. Tomēr viņi rada savu darbu. Tur pie viņiem nav tā, ka atnāk klients ar savām bildītēm un pasaka, uztaisiet man lūdzu šādā te veidā. Viņš vienkārši viņš tā netaisīs. Viņš taisīs tā, kā viņš. Tāpēc arī tu ej pie tāda dizainera, lai nevis tur savas, tu vari aiziet pie šuvējas un pateikt, lūdzu no šī materiāla šādus svārkus šādā garumā un vēl šeit tādas poziņas. Ja? Viņš jums pateiks, labi, ok, sašūs un būs ļoti kvalitatīvi. Cits jautājums, cik tas tev piestāvēs un cik tas vispār būs skaisti, ja? Bet... Tu pats būs to. Tu pats būs to radījis, ja? Bet ja tu vari iet pie cilvēka vienkārši ar kartu blanšu un pateikt, es gribu, lai jūs man uztaisāt tā, kā jūs to uzskatāt, ja? Protams, kā jūs to redzat? Ja tam cilvēkam ir talants radīt katru reizi kaut ko tur tiešām tādu personīgu un tā tālāk. Un viņš ir tiešām talants, ja nevis viņš vienkārši labi, meistarīgi, kvalitatīvi, forši līmenī izpildīja, ja? Bet viņš izpilda kā labs meistars, ja? Bet viņš nav supermākslinieks. Ja tas cilvēks ir tāds supermākslinieks, kāpēc viņš, protams, viņam ir laikam jāatcerās. Bet tev ir bijusi iespēja, kad tev atnāk un pasaka, Agnes, es esmu redzējis, ko tu dari, es dievinu, you go for it. Tā kā... Vispār neiesaistās. Neiesaistās. Uztais man dzīvokli, es zinu, ka man ir 90% tādi. Redz. Tu saki, ka... Nē, es neņemu tos 500 eiro, es runāju par honorāru, bet kas attiecās par interjeru, 90%, bet 99% pie manis nāk bez, tur uztaisiet man šādi, ja. Viņi
Bet ir bijuši gadījumi tādi. Man bija viens tāds gadījums nesen, ka, piemēram, cilvēks pasaka, jā, man ir jūsu interjers no jums ir manā wishlistē jau sen. Es gribu, lai jūs man uztaisat, lai jūs tikai man uztaisat. Es tiešām būtu. Un tad, kad es atsūtu līgumu, kurā ir ierakstīts, ka mēs tur piedāvājam 2 variantus tām un tām, pēc tam vispārējais iet kā papildus izmaksas, papildus darbs. Un tad man jautā, bet kā tiešām tas nozīmē, ka jūs uztaisat mums 2 dažādus variantus, un tad mums, ja mēs tad viss. Es saku, vispār mēs uztaisam vienu variantu, ja, un tajā variantā es piedāvāju parasti tur kaut kādas opcijas, ja. Un es saku, un tas punkts līgumā ir ielikts, tāpēc, ka gadās, reti ļoti, bet gadās, ka tas ir bezgalīgs process, kad klients tev prasa un vēl variantus, vēl šo, vēl šādu tikai ar perlamutru poziņu jūs varat man atrast. Ja? Un tas ir ielikts, lai kaut kā disciplinētu to procesu. Ja? Un savu laiku īstenībā, un ko es uzskatu, un ko es vienmēr atklāti pat saku klientiem un nebaidos to teikt un nekautrējos, saku, jūs nākat pie maniem, lai pacelt savu līmeni. Ja es taisītu to jūsu redzējumā, tad es neesmu jums vajadzīga. Es esmu tas cilvēks, kas jūs pacels uz nākamo, kas jums parādīs, kā vispār var. Jūs neesat šīs jomas profesionāls, jūs vienkārši paši nevarēsiet ieraudzīt to, ko es jums piedāvāju. Es esmu šeit priekš tā, lai jūs varētu izvairīties no kaut kādām tur kļūdām un tā tālāk. Tad taču atkal par to pašu zobārstu. Kad tu ej pie zobārsta, tu taču nesaki viņam ar kādu materiālu, viņam ir jāplombē tavs zobs. Varbūt ir tādi cilvēki, kuri varbūt prasa, nezinu, bet... Ko es gribēju arī piebilst, tas, ka tik un tā, kāds mākslinieks tu nebūsi, man joprojām dažreiz gadās tieši tāpat, kā tu saki, jūs varat tomēr, tomēr man tā Pinterest bilde patīk. Un ir jau tā klasiskā bilde, ja projektēt jūs, un tad tāda likme, es projektēju mēs, tad tāda likme. Laikam tas ir nebeidzamais stāsts. Agrāk, protams, tā bija regulāri, tagad jau ir mazāk, bet tik un tā ir klienti. Arī viņi var atnākt un pateikt, es sapņoju par to, ka es strādāju ar jums. Tajā pašā laikā viņi tev sāk koriģēt visu tavu darbu, un tu sēdi un domā, tad tu sapņoji vai tu nesapņoji? Tā kā nāk AI, ļoti iekšā, mākslīgais intelekts, ļoti daudz interjeras arhitektu un tā tālāk. Viņus tagad sāk pielietot savā praksē. Man pat ir teikts, ka es taisu 2 veidu vizualizācijas. Viens ir mūsu pašu renderēts, otra ir AI renderēta. Vai tas kaut kā atspoguļojās klienta tāmēs, kur jūs sakat, lētāk būs AI, bet es nevaru solīt, ka tas tā dzīvē arī izskatīsies. Jūs dodat opcijas, jūs sākat integrēt mākslīgo intelektu savās tāmēs, savos darbos. Kā tas izpaužas? Es esmu old school retroais, bet ne. Viss, ka jūs. AI tas ir, ja tu viņu izmanto kā palīgu rīku, bet rezultātu dabūs tieši tādu pašu, kā būtu vizualizators taisījis. Bet 10 stundas ātrāk. To tu nezini, jo tur vēl, lai izmantot to AI, tur jāmāk. Tu nezini, vai ja tu nepatērēsi tikpat daudz, cik tu būtu uzdevumu rakstījis vizualizatoram. Tu vari iziet tur, 10 apļus, mēs sakam, testēt vienkārši priekš sevis, lai zinātu vispār, kas tāds ir, lai tomēr nebūtu old school, un varbūt tas tiešām, tā kā palīd, varbūt es tiešām, nokatos kaut kādus prices un vienkārši saprast, kas tāds ir. Rezultāts, protams, nav tāds pats pagaidām, bet liekas, ka viņš var palīdzēt. Dabūt tev tāpatās pēc tam jāpārstrādā. Kā uzraksts, viņš to atmet, to nevar izmantot. Tur vēl pārstrādā. Tu vari to izmantot tagad ļoti ārti un ērti, kā palīgu rīku. Tāpat kā ChatGPT visu lietu. Ja klientam vajag, piemēram, tev ir uztaisītas 3D vizualizācijas, ja tu esi viņus apmaksājis ar visām korekcijām, viss tev jau ir tas budžets aizgājis, tu esi samaksājis. Tad pēkšņi paiet kaut kāds laiks, un tad klientam vajag
to pašu bildi, bet kā izskatīsies, ja būs šādi vai Ja šādi, tas vai tomēr sarkans. šādi. Ja? Tev tas, ja tu to taisīsi Photoshopā, tad tev 3 stundas tam ir jāvelta. Ja? Tu vari AI pa 1 minūti dabūt, pa 3 sekundēm tu dabū to bildi, ja? un tas palīdz, protams. Jā, jo kā mēs strādājam ar AI, mēs diezgan daudz izmantojam, bet mēs arī tik un tā dodam īstās 3D vizualizācijas, bet ļoti daudz laika aizņem un klienta budžeta tieši korekcijas. Ja, tur, ieliekat vēl tādu krāsu dīvānam, bet varbūt tādu krāsu, bet varbūt to, un tās izmaiņas tev dažreiz likās, kad uzraksti klientam, tad cena par 3D izmaiņām tur būs kosmos. Renders katru reizi. Es varu piedāvāt mākslu, bet es neapsolu, ka tas būs. Jā, un tad mēs vienkārši caur AI viņiem parādām, jo tas ir tiešām, tas aizņem sekundes, un mēs viņiem parādām, kā izskatās. Bet tomēr tas palīdz. Tas ļoti cenu palīdz. ziņā. Es vispār uzskatu, ka tā ir nākotne. Un tas noteikti atvieglo tagad 3D vizualizācijas. Nav tā, ka jūs slēpjat īstenībā, ka tas ir AI un es to pasniedzu kā īsto renderi. Nē, es Tu to neslēpju. redzēsi vienkārši. Tu redzēsi. Bet, ziniet, nē, to nevar. Mēs atklājām, ir pāris tādas, ir features, protams, jo mēs jau kādu gadu mēģinam to visu attīstīt. Un tiešām beigās to var izdarīt tā, ka izskatās ļoti labi. Bet, labi, mēs tik un tā ar klientu beigās, tik un tā mēs viņam uztaisam beigās īstos 3D renderus. Tik un tā mēs to uztaisam. Jā. Principā, ja tur līdz pēdējai detaļai bilde būtu, tu vari dabūt tādu pašu kā vizualizators, tad, principā, kāda atšķirība? Vienkārši tur jābūt baigai mākslai, lai izmantotu to AI, lai dabūtu tieši to pašu, ko tu būtu dabūjis ar 3D vizualizatoru. Un visdrīzāk, lai sasniegtu to mākslu, tu izterēsi tikpat daudz laika, kā Reina meitenes neizmanto AI. Es izmantoju. Kā palīgrīkus. Bet jūs izmantojat klientu rādat? Nē, mēs esam testējuši. Šobrīd vēl nav iespējams izdarīt to, ko mēs Nē, nav final. Bet mēs esam mēģinājuši ātri kaut kādas idejas pārbaudīt. Tas Tas ir tas palīgrības. Jā. Skaidrs. Tātad es domāju, ka šodien mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka 100 eiro un uz augšu, bez intervijas aptaujas nesāk darbu. Un, ja interjera dizaineris mums piedāvā sākt darbu par 50 eiro kvadrātmetrā, tad rēķināties ar to, kas būs, tas būs. Un kādi vēl mums secinājumi ir? AI pagaidām nerulē. Jā, bet veseli AI tik un tā tev neieliks tur. Un katram īstenībā var likt sev, cik augstu cenu tu vēlies, jo, ja tu uzskati, ka tu esi tā vērts, kāpēc ne? Izglītība nav pats svarīgākais, ir dzīves skola. Tev nav vajadzīgi bakalaura, maģistra, doktorantūras, lai skaisti uzdizainētu telpu. Un bez interjera dizaineriem, arhitektiem dzīve būtu sarežģītāka. Ja? Un vēl, manuprāt, ir ļoti svarīgi turpināt mums savā komunā dalīties šo informāciju. Jā, tas būtu tiešām. Jā. Es domāju, ka būs jo mēs neesam konkurenti, mēs esam kolēģi. Mēs esam kolēģi. Pilnīgi. Tad jūs padomāsiet par opciju būt oficiāli atklāt ar savām algām, tāpat kā frizieri, zobārsti un vispārējais. Tieši tā, padomāsim par to.